sirmā vecumā un būt noderīgam līdz mūža galam, te mums ir pavisam dzīvs piemērs Antonija Apele. Un Antoni, ja drīkst. Domājot par to, ko teikt par Antoniju Apeli, man nāca prātā salīdzinājums, ka lielākā daļa cilvēku ir kā suņi. Tas nav par jums, Antonija. Lielākā daļa cilvēku visu saprot, bet pateikt nevar. Nu, ja tā padomā. Vēl, kas man nāca prātā, vajadzētu nevis uztaisīt, bet sarīkot nelielu testu. Tātad šajā zālē ir vairāk nekā 100 cilvēku. Vai arī šajā zālē ir vairāk kā 100 cilvēku. Jums ir iespēja izvēlēties vienu no 2 variantiem. Lūdzu, izvēlieties. Tātad pirmais variants. Šajā zālē ir vairāk nekā 100 cilvēku, un otrais variants. Šajā zālē ir vairāk kā 100 cilvēku. Kurš balso par pirmo kā pareizo variantu? Tātad vienā bija vairāk nekā 100 cilvēku, un otrā bija vairāk kā 100 cilvēku. Tātad par pirmo variantu vairāk nekā 100 cilvēku, lūdzu rokas. Un otrais variants vairāk kā 100 cilvēku. Paldies. Es domāju, tas būs labs sākums, atbildēt, kā tad īsti ir pareizi. Antonija Apele ir Latvijas radio režisora un runas pedagoģe. Šo vārdu zina katrs radio un teātra darbinieks, un arī radio DJ regulāri dzird pieminam draudus, ka tev nu gan vajadzētu pamācīties pie Antonijas Apeles. Tā tu tā nerunātu. Ar pāris atziņām. Nepieciešams runāt īsi un spēt ar cilvēka balsi paveikt brīnumus. Antonija Apele. Paldies! Nu, vispirms par to vārdu vietas. Es domāju, ka mēs viņu tagad esam izvilkuši no senates un mēģinām pierādīt, cik mēs esam gudri, ka mēs vēl vispār atceramies šo vārdu. Un nu tagad viņš ies tautās. Bet es domāju, ka to vārdu vietas vajag paturēt mazliet vēl tālāk pagaidām un paskatīties, kurš un kāds un cik ir tie cilvēki, kur tiešām ir pelnījuši, ka viņš ir viedi, jo agrāk, tā kā es mazliet esmu rakājusies par to valodu, jo agrāk, par kādu cilvēku teica vietas, par kuru cilvēku, kā jūs nesat kaut kādos materiālos redzējuši, manījuši, pirms pāris 100 gadiem, kad varēja par cilvēku, par kuru cilvēku teica viņš ir vietas. Šito jūs man atbildēsiet pēc tam, kad es beigšu, jā. Bet padomājiet, jo uz šo jautājumu nemaz nevar tā tik ātri atbildēt. Bet, lai es jums runātu par to, par ko man it kā pēc programmas bija jārunā, tad es esmu spiest atvainoties un teikt par to tematu tātad loģiskā runāšana, tad prasme runāt, un turklāt vēl prasme runāt loģiski, tad, ja es runātu par to, tad man būtu vajadzīgas nevis 15 minūtes, bet vismaz 15 diennaktis bez runā, bez apstāšanās, jā. Un tāpēc es domāju, ka mēs parunāsim, ka es tur īpaši jau klausoties savus kolēģus, es domāju, ka mums noteikti ir jārunā par to, un es arī runāšu lielākoties par to, radio, jā, viņa lielākoties sataisa savus raidījumus, sagatavo, uzraksta, aiziet nolasa, jā. Tātad tas ir tas, lai viņa varētu nolasīt, tā kā lai tā nebūs tāda lasīšana, deklamēšana, bet lai jūs mājās vienalga ko vai sēdētu, atpūstos vai vakariņas vārītu, lai jums būtu tāda sajūta, ka tas cilvēks ir tāpat istabā un stāsta. Viņiem tas ir tas. Bet es domāju, ka mums varbūt, es varu atļauties šoreiz runāt, izdomāju tur sēdēdam, šoreiz runāt tieši par uzstāšanos. Jo jums jau ik pa brīdi un visur jāuzstājas. Tātad jums jārunā sanāksmēs, vienalga skolā, savās sanāksmēs, kaut kādās sapulcēs. Jums kaut kas ir jāsaka, jums jāpiekrīt, jums jāatbalsta vai jums arī jāprotestē. Un tur es varbūt sagādāšu jums vilkšanos,
Bet lielāko daļu mēs tagad runāsim par to, cik daudz mēs zinām par savu ķermeni un cik ļoti mums jādomā tieši par savu ķermeni, tad, lai mēs varētu runāt brīvi, lai mēs varētu otru cilvēku pārliecināt, un lai vispār mums nebūtu nekādu grūtību ar otru cilvēku sakontaktēties. Un tas viss sākas no tā, ka mums ir vispirms jāatgādina sev tas, ka smadzenes, kur mēs jau visi sākam domājam. Bet ko nozīmē es domāju? Padomājiet, un pēc tam jūs padomājat, un pēc tam jūs varēsiet atbildēt jau, pēc tam, ka es jau būšu izdomājis visu, ko es jums gribu teikt. Jā, es domāju. Labi, es eju tālāk, un jūs domājat. Jo tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo mēs runājot par augstām lietām, tas ir gudrs, tas ir tas ir ļoti gudrs, tur vienalga kāds, vai tas ir ļoti strādīgs, un viņš ir gudrs lauksaimnieks vai ārsts. Bet mēs visu to prāta daļu mēs aizvirzām no sava ķermeņa. Mums ķermenis it kā neeksistē. Es gudri runāju, es gudri uzstājos, tātad es esmu gudrs. Bet kā es to gudrību dabūju laukā? Nevar neviens atbildēt tagad. Tas, kas man notiek, es domāju, un pēc tam es to gudrību pasaku. Bet kā es to dabūju laukā? Kas ir vajadzīgs, lai mēs to gudrību dabūtu laukā? Vārds, valoda. Ir vajag domāt arī par savu, jā, vārds ir, vārds un valoda, tas jau arī tas, ko es domāju. Bet kam vēl mums jāpievērš ārkārtīgi liela uzmanīga īpaši tad, ja mums ir grūtības, ja mums ir jāizstāvas, vai mums jāpārliecina kāds par kāda cita cilvēka tur nevainība vai vainīgumu. Tātad, kad mums ir ļoti intensīvi jādomā. Mēs aizmirstam par savu ķermeni. Un līdz ko mēs aizmirstam par to, ka mums ir arī ķermenis, miesa, prasta miesa. Sacerta gabalos un viss, jā. Bet ka par to miesu ir ļoti, ļoti jādomā. Jādomā par to, lai miesa tajā brīdī, kad mēs runājam, lai tā miesa būtu pilnīgi brīva. Un lai netraucētu, lai tā, jo kad es runāju, kad jūs runājat, tātad es veru muti vaļā, taisu lūpas ciet un vaļā, tā jau arī mana miesa ir. Tātad visas tās domas, visu savu gudrību atdodot citiem cilvēkiem, mums ļoti jārūpējas arī par savu ķermeni. Un tur visa lielākais šķēršlis ir tas, ka mūsu ķermenis ir ļoti sasprindināts. Pirmkārt. Otrkārt, tad, ja jūs domājat par to, ka jums uzstāda jautājumu un jums vajag atbildēt, jā, tad ir parasti otra galējība vēl, ka ķermenis ir it kā atbrīvots, bet viņš nepiedalās tās atbildes sagatavošanā. Viņš gluži vienkārši vai domā kaut ko, varbūt tas ir neinteresanti vai interesanti, ja varbūt, ka viņš tiešām risina kaut kādu savu īpašu personīgu jautājumu. Un tagad paskatieties lūdzu tikai uz sevi, viens otru neskatieties. Tikai uz sevi un pasakiet paši sev, saskaitiet paši, kuriem ir rokas ir šitādas. Uz citiem neskatieties, tikai uz sevi. Jā, kuriem ir tā saliktas rokas pirmkārt, jā, un kuriem vēl pie visā tā klāta vēl pārmesta kāja pār kāju. Tātad es esmu aizslēdzies pilnīgi un galīgi. Un tāpēc es nevaru otram brīvi tuvoties. Es nevaru viņam otram cilvēkam brīvi pateikt savu domu, vienalga, lai kāda tā arī nebūtu. Tātad tas ir, un tāpēc es to 15 dienakšu vietā, es tagad tādus
pamata vilcienus jums piedāvāšu par to, kā vajag atbrīvot savu ķermeni. Jo, ja jums ķermenis būs brīvs, tad jums jo ar ko tad mēs domājam? Smadzenes taču arī ir tikai miesa. Mums visa tā ķermeniskā tā gaļa, kas mums ir dota, ar ko mēs kustāmies, mums jāmāk piespiest visu to mūsējo miesas daļu. Piespiest, lai viņa paklausa mūsu prāta pavēlēm. Jo tad mēs varam runāt brīvi. Piemēram, ja jums vajag runāt kādā sapulcē, jebkuram no jums, tas jums nav jāsaka ne man, ne arī citiem dalībniekiem, bet vai jūs atceraties, ja jums vajag uzstāties? Visi jūs esat tur vai priekšnieks vai priekšnieka vietnieks vai tāpat tikai viens no mums, kas grib varbūt sevi aizstāvēt vai piekrist tam runātājam. Kāda ir jūsu iekšējā sajūta? Par to jūs padomāsiet vēlāk. Jā, jo mēs varam būt precīzi aizsūtīt savu domu, precīzi otru pārliecināt, piekrist vai nepiekrist, tikai tad, kad mēs rūpējamies par to, ka lai ķermenis būtu pilnīgi brīvs. Lai ķermenis būtu tāds, ja man atļaus priekšniecība, jo man šī te ir aparāti, es varu tos aparātus sabojāt. Ja man atļaus priekšniecība, tad es savu 15 minūšu beigās es jums parādīšu. Es jums parādīšu to, ko nozīmē brīvs. Brīvs ķermenis, ja es iešu no šejienes uz turieni, es parādīšu tad, kad man viss šito noņems. Tātad, ka es ejot uz turieni, es runāšu, es jums kaut ko teikšu, es stāstīšu, un es no šejienes runājot, iešu un kaut kur pa ceļam nokritīšu. Vienkārši nokritīšu, un viss. Kaut kur pa ceļam nokritīšu, turpināšu runāt un aiziešu tālāk un runāšu tālāk. Tātad, ja jūsu ķermenis būs tik brīvs, tad arī smadzenes būs tik brīvas, ka jūs varēsiet visu arī savās runās un runāšanās pārliecināt, pateikt cilvēkam to, ko jūs domājat. Tas ir viens, bet kamēr es pārēju pie fiziskās daļas, tātad es vēl jums gribu likt pie sirds, ka jums vairāk jāuzticas pašiem sev. Mēs tagad īpaši jaunieši, viņi neuzticas paši sev. Viņi nevis netic, tas ir tā kā par tādu spilgts vārds, bet vajag sev uzticēties. Es šodien uzticos. Tad ir vēl viena īpašība, no kuras jātiek vaļā, ka es gribu šodien darīt to, ko es vēl nevaru. Šitas vārdiņš vēl jums ir jāpieliek. Jo, ja kāds vajag, kā tu to nemāki? Un tad man paliek kauns, nē, es tiešām nemāku, jā. Bet nē, tev ir jāpasaka, jā, mīļā, es vēl nemāku. Tātad tas dod jums pašiem mums dot to pārliecību. Bet es varu mācīt, es mācēšu. Un nevis vēl. Un otrs ir tas, ka ja jūs kaut ko protat, tad es atkal atgriezīšos pie savas biogrāfijas, ko man šādunāt pārmet, bet jau vairs nepārmet. Jo no kā tad mēs mācīsimies, ja ne no savām iepriekšējām paudzēm. Ja? Šito arī man iemācīja tā vecāmāte, mana vecāmāte vēl. Un kad es teicu, vecāmāte, bet vecāmāte, es taču to nemāku. Un viņa tā nāca šurp, stāvīja man pretī, un tagad klausies, ko es tev teikšu. Nekad nesaki, tas ir tāds lauku darbs, kuru jebkurš varēja mācēt, bet daži šo to nemācēja. Tā vien pretī un klausies. Nekad nesaki, es nemāku. Saki, es vēl nemāku. Tad tas nozīmē, ka tu jau sev nākotni nodrošini, ka tu to iemācīsies. Un otrs tāds pats padoms ir tas, bet ja tu kaut ko māki, tad lai tev neviens neiestāsta, ka tu nemāki.
Jā, tas ir grūti. Ja tu mākies, piemēram, kā jau laukos, es vasarā vienmēr braucu uz laukiem un visus lauku darbus arī iemācījos, tad viņa arī to piemēru man teica. Ja tu mākies slaugt govi, un ja tev apkārt stāv 5 profesori un māca, ka to tu nedari labi, šito te to... citu nepaņem šitā no šitās puses, vajag ņemt no šitās puses, tad izslēdz un neklausies neko. Un tad piecelies, paņem slauceni, parādi tiem mācītājiem un saka, jūs sakāt, ka es nemāku slaugt govi. Lūdzu, tev ir slaucene, te ir pilna slaucene ar pienu, govs man neiespēra, govs man neaizgrūza, tātad mācēt es māku. Bet, ja jūs man varat parādīt, kā to var darīt vieglāk, lūdzu, tagad es klausos. Nu, tad mīļie draugi, šitos tos vajag. Un tagad pāriesim jau pie tās runāšanas, teiksim, jā, pie tā, ar ko es sāku. Es teicu, lūdzu, uzticieties sev, mīļie galvenais jaunieši, jūs taču ir ļoti, ļoti daudz. Un tagad es jau tos jauniešus jau arī mācu. Starp citu, visur, kur arī visādās avīzēs un žurnālos un internetos un visur, kur jūs noteikti kāds jau esat lasījuši, cik es esmu barga un briesmoni, kad es mācu viņus. Jā, tā bija, ka man viena tas jau bija sen pirms kādiem 20 varbūt pat gadiem, kad viņa gāja savām kolēģiem jautāt, viņai bija jānāk pie manis mācīties, nolasīt pareizi tekstu, un viņa jautāja tām kolēģiem, bet kā es viņu pazīšu, mani. Bet kā es režisoru pazīšu, un tad tas bija puisis, un tad viņš atbildēja, ja tu ej pa radio koridori un redzi, ka viena jājas slotas, tad tā ir viņa. Tātad, bet te ir arī, tāda no manas puses, tātad mans ieteikums ir, ja tagad par mani tādu pasaka, kāda ir attieksme? Attieksme var būt negatīva, es varu aizvainoties, es varu sākt braustīties, es varu ar tevi nerunāt, kas šitā pateica, bet tev vajag to būtību tam teikumu izzināt. Jā, viņš tā saka, tā tas izskatās, bet viņš tomēr pats nāk vēl joprojām mācīties pie manis un arī to savu kolēģi aicina. Tātad es jāju uz slotas tāpēc, lai es piespiestu viņu strādāt un iemācīties. Tagad jūs jau arī skatoties televizoru, piemēram, redzat, ka ir tādi diktori, kuri strādā radio, bet pēc tam viņi uzreiz ir LNT un TV1 un vēl kaut kāds uz raidījumus rādāt, tie ir visi tie, kas ir apguvuši to mākslu runāt dabiski, jebkurā gadījumā. Arī tad, kad jūs uzstājaties, kad jūs uzrunājat cilvēkus, kad jūs runājat ar priekšniecību, lai man nekas netraucētu to izdarīt. Un tur mēs atgriežamies pie tā, ka jums vajag iemācīties jauniešiem vārdu vēl pielikt klāt, es vēl nemāku. Jo tā jau mēs sevi iedzinām, es nemāku, tu vēl nemāki, tu taču vari iemācīties. Un otrs, ka jums ir ļoti, ļoti jārūpēs, lai jūsu miesa būtu brīva, ļoti brīva. Un tagad mēs to arī par to brīvo miesu es jums parādīšu. Mums tagad jāpāriet pie praktiskās daļas, mums laiks iet. Jā. Nē. Es tagad tūlīt. Es zinu, es tagad tūlīt parādīšu, tātad un pateikšu. Tātad, bet tas viņiem arī bija jāzina, tas ir vairāk vajadzīgs, nekā varbūt tu viņi pēc tam var aiziet, pieskriet pie radio, es viņus parādīšu vai vēlāk, bet tas ir jāzina, ka jums ir jātic saviem spēkiem un nekad nav jādomā, ka jums kāds saka, ka tas ir nepareizi, ka tātad, es esmu pagalam, tātad es nekam nedaru. Un par runāšanu. Redziet, vajag izvēlēties savus vārdus. Kā jūs runājat, ko jūs runājat. Ja es jums tagad pateikšu,
nākamo teikumu, tad jūs noteikti atcerēsieties to, ka jūs kādreiz kaut kur esat visu dzirdējuši. Kā mēs sākam kādreiz tos teikumus, mēs sākam vispirms. Tas ir tas pats pie tās pašas savas vērtēšanas, neapzināšanas. 1, 2, 3 jārunā, un tagad jārunā, piemēram, jums. Ja? Un tad jūs tur pieceļaties, un jūs sakāt, jā, es jau, protams, nevarēšu tik skaisti runāt, kā mūsu iepriekšējais un tā tālāk. To nedrīkst teikt nevienam un pašam sev pirmkārt. Nesaki. Es jau nerunāšu tādiem skaistiem vārdiem, runā neskaistiem. Bet pasaki tik saprotami, lai cilvēki saprot, ko tu viņiem saki. Jā. Tas ir ļoti, ļoti daudz dzirdēts un ļoti traucē. Tieši ļoti pašiem tam cilvēkiem traucē. Es runāju tā, kā es runāju. Un ar to arī dzīvoju. Protams, es katru brīdi gribu spērt solīti uz priekšu. Bet nevis mīņāties uz vietas un vienmēr būtu tāda kā apdalīta, ka es jūtos tāds sliktāks un es nevaru. Un tagad ķersimies jau pie tā. Tātad, es tagad tikai pie tām uzrunām, tāpēc, ka es visu nevaru pateikt. Es teicu, ka 15 dienektis vajadzētu. Tagad pie tām... Mums ir 2 minūtes vēl. Jā. Pie tām uzrunām, jā. Jums, ķeroties pie uzrunām, jums nevajag nekādus tādus ievadavārdus teikt. Neko. Tas, kas jums ir jārunā, tas jums ir jārunā. Skatieties un, ko citi nedara. Daudzi. Tātad vispirms jūs verat muti vaļā, vispirms paskatieties uz cilvēkiem, kas jūs klausās. Vienalga, vai tie ir 3 vai 33, bet paskatieties, ja tie ir 33, skatieties vidū kaut kur. Ja ir 3, tad vienam no viņiem, bet ieskatieties vispirms cilvēkam acīs un pēc tam tikai sākat runāt. Jo, ja jūs tā ir tā saucamā, pēc grāmatas vārdiem, tā ir tā saucamā saikne ar klausītāju vienmēr jāpatur. Un ja jūs runājot ar to cilvēku, skatīsieties viņam garām, viņš vienkārši neuztvers, ko jūs sakāt. Un ja jūs pat varat piespiest, ja viens cilvēks, tā kategoriski neskatās, tad pieejiet klāt, ja jums tāda iespēja pa zāli pieiet vai pa tādu telpu, un pieiet viņam tuvāk. Un it kā viņam pasakiet, pagriezieties, bet līdz ar to arī pārējie, jo saikne ar klausītāju vajadīga, vai jūs runājat viens pret vienu ar priekšniecību, vai jūs runājat ar daudziem cilvēkiem, bet jūs nevarat runāt tikai vārdus. Jums vajag piespiest to cilvēku, lai viņš tos vārdus uztver, un to var tiešām izdarīt, panākt tikai tad, kad ir acu kontakts. Tam ir jābūt noteikti, jebkurā gadījumā. Apels kundze, man viss ir izsmelts. Man neliek mieru, tas viens jautājums, ar ko mēs sākām. Kā tur īsti ir? Šajā zālē ir vairāk nekā 100 cilvēku vai vairāk kā 100 cilvēku? Kā īsti ir pareizi? Pēc gramatikas ir kā. Tātad vairāk kā 100 cilvēku. Jā. Labi. Tagad paceļ rokas lūdzu, kuriem nebija pareizes atbildes. Labi. Paldies jums. Vai ir kādi jautājumi? Es saprotu, tas pats svarīgākais šobrīd ir pareizi noformulēt jautājumu, lai Apels kundzei nav nekas iebilstams par pašu jautājumu.